spožā saulītē, kur tas arī tajā logo varētu būt, jo gadskārt tradīcijas ietver tieši saules ritējumu. Tas ir dabas materiālu leņu teātris ar izzinošām un praktiskām darbnīcām. Tas notiek tā, ka tā tad ir darbnīcas, kurās mēs izzinām materiālu, jo tieši šeit ir Gaujas Nacionālais parks, kur ir speciālisti, kas varētu stāstīt. Jau iepriekš varētu būt nometnē savākt šie materiāli speciālistu vadībā. Savukārt šeit arī ir etnogrāfi, kas varētu sniegt zināšanas par tradīcijām un kopumā veidot šo te teātri. Tātad šie teātri notiktu pilsētu svētkos, bet viņi varētu būt arī diezgan regulāri, ne tikai reizi gadā, atbilstoši gadskārtām. Tātad, es esmu, Makita, un tātad šajā logo būtu ietverta gan kaut kas vertikāli, tātad aplis saule un kaut kas noslēpumainis, jo teātris tomēr tas mazliet ir noslēpums. Un sadarbība būtu vajadzīga ar Siguldas kultūras pārvaldi un Siguldas kultūras namu, droši vien arī ar Turaitas muzeja rezervātu un, protams, Gaujas Nacionālo parku. Un, protams, visiem jums, kas tad būs skatītāji un kas tad būs paši aktieri, jo šajā teātrī specifika ir tāda, ka daļu sagatavo komanda, zinām komanda šai izrādēji, bet daļu spēlē apmeklētāji tie, kas ir iesaistījušies darbnīcās un sagatavojuši šīs lēles no dabas materiāliem.